es redzēju vienā vietā tādu uzrakstu, ka tiek laik cilvēku ienākot uz sapulci vispār mobīlos telefonus. Pārējiem tie ir jāizsaka. Paldies. Es organizāciju. Var runāt par to, vai tikšu centru, ka sapulci ir piemēros vai nav piemēros. Bet neapsīdams jautājums ir tas, ka ikšķiliešiem ir jātiek uz lielās maģistrāles. Viņiem jātiek vai uz ķerbumu virzienu vai uz rīcību. Tad es uzskatu, ka ikšķilis daudzādīgi sapulci ir viens no kultūras organizācijas neatļām sastāvs. Tas pats jautājums ir ļoti aktuāls arī pie stūra rēto, otrā pus lielajām ceļām, kas ir jārisina. Un ja tiek izcinās ikšķilē kultūras organizācijas projekts, tas ļoti noderēs šo jautājumu būtu sacīt. Es arī domāju, ka viens aplis ir viens no kustības organizācijas elementiem. Tad viņš ir pieņemts. Varbūt jautājumā spriest par kompleksu, varbūt tas viņš tur šā vai tā, bet neapcinājumās atstādā viesi, viņš ir jābūt. Viņš ir jāsasīt kustības organizācijas. Otrs jautājums ir runāt par pirms stadiem. Mums ir skola, kurā mācās daudz bērnu, kuriem ir jānodarbojas disciplīna. Un šeit runāt arguments par to, ka mēs zaudēsim tur 30 bērnus. Es domāju, ka piedodiet, bet tad otrs variants, ko mēs bērns visiem stundām iet uz to stadiju, kas atrodas kilometru no skolas, es domāju, absolūti tas nav pareizi. Jā, ir jāuzturē bērni, ir jāuzturē, bet no skolā ir jābūt stadionam. Ir stadionam. Teikt man to. Bet viņš ir ļoti tālu, nevar aiziet. Vēstures par vienu stadionu nolaidu, neviens neko nedara. Oponents, kad neviens nedara. Es nevienu, es tur 10 gadus jūs savus vaļā. Jā, no Zoliņas pats skolotājs. Es mēģināšu oponēt cilvēkam, kur man ir. Jā, es ļoti atvainojos. Vairāk pirmo jautājumu grib izteikties par pirmo iespēju. Lūdzu. Tātad, pēc jūs nevarat es atvedu vārdu uzvārdu. Un protokolēt. Tātad, jūs nodarbojas sēdēšanu. Tātad, vienīgā iespēja kādā es kāds nokļūt, teiksim, Novē, Rīgā vai vēl kaut kur nebūtu, tātad, tas ir vienīgais jautājums nopietni mans, jo es mums ir pirmējos Rīgā, iespējams pirmējos un tā tā. Tātad, jautājums ir tāds. Tāpēc lūdzu, kāpēc netika izskatīts jautājums, ka, piemēram, no izskils tiek izveltas šosei kaut kur, piemēram, kilometrus to, vai to pusi. Ja, tātad divi varianti iekļēvi no šīs puses, un divi varianti no tās puses. Tad mādam lauka, ja, un par to, Tik izskatīt. Tādu priekšlikumu ir domēti. Nē, es saprotu, kāpēc tas jautājums, teiksim, ar to centru apslogošanu, kāpēc tas netika izcinās ar šiem šādā lietā. Jo saprotiet, ka lietas notiekās, ja? Ja, teiksim, tagad nāk tās lielās mašīnas, kas ved kaut ko proti vielu uz līdzi, ja, un viņas novelk no šoseis un nonāk lejā, tur nāk no skolu veikumu uz to pusi, ja? Un tajā momentā, kad nāk jau tikpat daudz mašīnas atvainojas no Lanstarviem, un tas, kad mēs tirgi attiek uzņēmumus ar kaut ko roku iekrām un nē, ja? Tādā gadījumā atvainojas, ka notiek iespildums, jo tie, kas vēlas tikt aplīst un gaida, un tātad, ja tu iespildīs kaut kāds divas citāds, 24 metrus kādu mašīnas, ja, tad tas notiek nekas. Tas ir otrs, tas notiek. Un, teiksim, otrs jautājums tāds, kur mēs varam būt apskatīt plānu? Tas tātad izcinājums tam laika posmam, tikai sadot, tas netiek saistīts ar mēnesi, netiek kādu vai ne. Visi rekonstrukcija. Tātad, kur mēs varam būt apskatīt plānu? Kas, par kuriem cilvēki varēs izzināties tajā laikā, tātad transports risinājums, kamēr notieksim pārdīt. Par kuriem sadalās ir vienīgais mēgus, kā var nodrošināt citādi puses, lai ir nākam valsts un kopums. Ja būs, teiksim, uzdevums tātad projektēt, tātad izstrādāt tehnisko projektu pirmais zvans, tātad tur būs darba organizācijas projekts, kurā ir nebūs tiks
tiks izbūvēta pagaidu iela un viss tas notiks. Bet tagad saprotu, ka sapulce ļoti stūp pie šosejas, ja tāds pārbraukt, Jā, bet neatkarīgi no tā, nevienu. Vai jums daudz nojauks pārsta ēku, vai uzskaitīt papildu tīri? Vai otrā pusē atvainojiet, bet arī Pie šī brīža mūsu, teiksim, tehnikas un visu tā, un darba organizācijas pilnīgi iespējams tā organizēt, lai tātad jautājums ir tāds, tātad šīs koncepcijas variants, kā to risināt, viņš ir, vai viņš nav? Šobrīd, protams, nav tehniskā projekta, un kā viņu risināt arī nav. Koncepcija. Nevis plāns, bet koncepcija. Tātad apmēram. Koncepcija par to, kur taisīt kādus mērus, kādus ceļus izcilēt, respektīvi kādu. Nē. Runa nav par to, runa ir par to, par kuru vietu brauc, kamēr viss ir darbinot. Koncepcija. To detaļu plānu neparādīt. Nē, runa nav par detaļu plānu. Runa ir par to, kādas idejas ir, kur tas plāns ir palikt. Nav. Es domāju, ka tādā gadījumā jūs mums varat atkal nokļauties lietas, un varētu varbūt es esmu bez to konkrētos, ko visu. Man tieši konkrēti jautājums. Es atvainojos. Mums iepriekš. Jā, jūs pēc tam atvainojos, ja? Es atvainojos arī,